Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai, lai tava ticība būtu dzīva. Šodienas rakstu vieta. Jo tā kā miesa bez gara ir nedzīva, tāpat arī ticība bez darbiem ir nedzīva. Jēkaba 2. nodaļa, 26. pants. Glīka Bībele. Šodienas pārdomas. Vai zināji, ka ticība var būt gan dzīva, gan nedzīva? Nedzīva ticība ir tā, kas neko nedara. Ir daudz cilvēku, kas saka, ka tic Dievam, bet patiesībā viņu dzīve par to neliecina. Viņi nav pārvarējuši šķēršļus un nav īstenojuši savus Dieva dotos sapņus tikai tāpēc, ka nav veikuši nekādas savā ticībā balstītas darbības. Lai arī paši to visdrīzāk neapzinās, viņu ticība ir mirusi. Ko tu šodien vari darīt, lai tava ticība būtu dzīva? Tam nav obligāti jābūt kaut kam lielam. Dažreiz pat tikai pasmaidot, tu liec savai ticībai darboties. Tajā pašā laikā esi drošs, ka Dievs tevi nekad neprasīs darīt kaut ko, ko tu vēl nespēji. Vai arī kaut ko, kas ir pretrunā ar viņa rakstīto vārdu Bībelē. Apņemies, rīkojies, balstoties uz viņa vārdu un paklausot svētā gara pamudinājumam tavā sirdī. Apzinies, ka tieši dzīva ticība atver durvis Dievam darboties tevī un caur tevi. Šodienas lūkšana. Tēvs, es izvēlos balstīt savu rīcību ticībā uz tevi. Māci man uzturēt dzīvu ticību, vadi manus soļus un turi mani cieši sev klāt, lai viss, ko es daru, nes tev godu. Jēzus vārdā.